Matijas. Nauris uz Viļņa. Ar tevi Viļņos katru darba dienu. Šobrīd mums ciemos Radio SVH studijā ir Matijs Kaža. Jāsaka, jau ārprātīgi daudz godalgots animācijas filmas Straume, producents un arī scenārija līdzautors. Čau, Matijs! Čau! Klau, jūs esat izceļojušies apkārt, man liekas, pa visu. Mēs te aizkadrā runājām, cik lidojumi bijuši režisoram Gintam Zilbaložam. Cik bijuši lidojumi? Tur virs 25-30 varētu būt, jā. Jāizdod visām balvām pakaļ. Ne tikai, tur ir arī ļoti plaša preses kampaņa ASV un Eiropas dažādās valstīs, kur filmu rāda kinoteātros, tā kā. Ļoti, ļoti saspringti viss tas ir, protams, jā. Bet tik ļoti patīkami, vai ne? Patīkami un reizē arī nogurdinoši, bet tāds patīkams nogurums. Es redzu tevi vispārībā. Acis ir tāds. Bet mēs tā kā runājam, pirmdienām vajadzētu būt vispār atpūtas tām dienām. Jā. Es esmu vispār par to, ka pieņem būt svētdien, un pirmdiena arī vēl tāda brīvā diena. Klau, vispārībā par pašu ideju, par šīs filmas ideju. Pirmkārt arī izvēlēties tieši animācijas filmu. Kā veidot filmu, rakstīt scenāriju arī animācijas filmai. Kāpēc tieši animācijas filmu un no kurien šāda ideja? Gins Zilbalodis ir animācijas kino režisors. Tas ir tas formāts, kurā viņš strādā. Un viņam šī ideja radās no kādas īsfilmas, kur viņš taisīja pusauģu gados, kur saucas Akva. Un šī īsfilma bija zīmētās animācijas tehnikā. Un tā bija par kaķi un putnu, un kaķi, kuram bija bail no ūdens, bet tā bija ļoti īsa filmiņa, un tad pēc pirmās filmmetrāžas projām izveidošanas viņš nolēma atgriezties pie šī stāsta un uzaicināja mani kā scenārija līdzautoru, un tad jau mēs kopā veidojām scenāriju animācijas filmai par individuālistu kaķi, kurš lielu plūdu ietekmē pazaudē savas mājas un ir spiests rast patvērumu nelielā laivā kopā ar daudz citiem zvēriem un iemācīties ar viņiem arī sadarboties, neskatoties uz savu visai tādu snobisko dabu, ja tā to var saukt. Šis pats kaķis, viņš iedvesmu šim kaķim, ir kāds reāls kaķis no jūsu dzīves? Jā, tas ir pavisam reāls kaķis. Gintam bērnībā bija šāds tumši pelēks kaķis. Tieši tās, ne? Jā, viņš arī bija snobisks. Visdrīzākais tāds. Kaķi jau vispār uz tiem citiem dzīvniekiem skatās ar lielām aizdomām, jā, tas ir. Bet viņiem arī piestāv tādiem būt. Ja šī kaķa vietā, piemēram, būtu cilvēks, tēls filmā, tad varbūt mēs tam cilvēkam nepiedot visus tos lēmumus, bet kaķim mēs piedodam gan to snobisko attieksmi, gan tos lēmumus, jo vienkārši stilīgi ir. Es tā domāju par pašu scenāriju, jo jums nav valodas kā tādas nav, nav tekstu. Tikai ņaudēšana un riešana un tāda ķerciena dažādi. Jā, bet tāds iekšējais monologs un vispārībā dialogs jau notiek šeit. Es domāju, pie tā scenārija rakstīšanas, jūs rakstījāt scenāriju, jums nebija kāds iekšējais tas scenārijs, kur šeit viņš domā aiziet izdarīt to, viņš pasaka bebram vai kas tas bija? Kapibara. Pasaka, ko viņš domā. Bija iekšējais scenārijs tādā ziņā, ka mums bija katrai ainai nodefinēta atmosfēra, vai tas kā kaķis jūtas katrā ainā, un arī tās sauc par interakcijām, šīs te darbības, caur kurām mēs parādām gan to zvēru individuālo raksturu, gan savstarpējās attiecības caur darbību ar rekvizītiem, darbību ar vidi un savstarpējo kaut kādu komunikāciju. Tā kā komunikācijas ļoti daudz šajā filmā, neskatoties uz to, ka tur nav cilvēku valodas. Kurš ir Matīs tavs dzīvnieks? Ja tu esi vairāk suņu, tur cilvēks, kaķu, kurš? Es vienkārši domāju, man tā interesē ar filmas veidotājiem, kāpēc tieši kaķis ir izvēlēts. Labi, skaidrs, tas ir Ginta reāls kaķis, kas ir bērnībā bijis, bet tev arī tomēr kā līdzautoram scenārija. Man tie eksotiskie dzīvnieki labāk patīk. Pie tiem es arī, man liekas, visvairāk strādāju pie tā lemūra, kurš vāc mantas un spīdīgas dažādas priekšmetus, un pie kapibaras, kurš vispār filmas gaitā praktiski nemainās, kāds viņš ir sākumā, tāds arī beigās. Tie man varētu būt mīļākie tēli. Tie ir tavi dzīvnieki, arī tavs iekšējais. Katram cilvēkam ir savs iekšējais dzīvnieks. Man kā producentam ir viss tās spīdīgās mantiņas, tagad arī jāsavāc, vai ne? Nav tik traki, bet... Atklāti, kāpēc ne? Ļoti labi. Ļoti daudz balvas. Es vienkārši gribu palielīt jūs. Iejot, bet iejot IMDb, jums ir 8 novērtējums.
no vairāk tūkstošu balsojumu, kas, man liekas, ļoti augsts novērtējums. Tas ir ļoti augsts novērtējums, vēl pie tam animācijas filmai. Un tad, kad aizspiedās, protams, pie vārdiem jau šeit, te nav paši jaunākie arī pievienoti jaunākie apbalvojumi, bet te var saukt un saukt un saukt. Melburnas International Film Festivāla gan nominanti, gan arī tur pēc tam uzvarētāji. Un tā tālāk, tāda Ņujorkas filmu kritiķi tagad tikko vakardien, ja es nemaldot, bija Losandželas un Bostonas kritiķu apbalvošana. Balva. Starp citu, tas ir tāds precedents nav bijis jau ļoti, ļoti ilgu laiku, kad gan National Board of Review, gan New Yorkas, gan Los Angelesas kritiķi apbalvot vienu un to pašu animācijas filmu. Tas bija pēdējo reizi 2004. gadā filmai The Incredibles, jeb lieliskie, kas ir milzīgi Pixar lielbudžeta animācija. Tagad Latvijas filmē kaut kas tāds, tas, protams, ir, tas ir kaut kas negaidīt ļoti. Tieši tā. Un jums ir vēl šovakar, bet laikam 3:30, jā? Tā, tur ir tiem laika zonām un viss tā rēķināšana. Aptuveni pēc kaut pusotras stundas vai bišķiņ mazāk būs Zelta Globus nomināciju izziņošana, kurai var tiešsaistē sekot līdzi. Man liekas, viņi tur dalīti ir 2 daļās, bet nevar īsti saprast. Bet var sakot, tad mēs uzzināsim, vai mums varbūt ir kāda arī Zelta Globus nominācija. Un tā skaitās tāda otrā svarīgākā balva aiz Oskarā. Jo arī jūs tur arī gaidat, ne Oskaru. Un tad, protams, nākamais būs Oskars, kuram nominācijas izziņo janvāra vidū 17. datumā. Jā, es jau salasījos, un jums tur vairākas ir nominācijas. Nominācijas mums vēl nav, bet jā, jūs pretendējat. Bet mēs ceram pretendēt, jā. Es novēru jums lielu veiksmi, lai iegūstat visu maksimumu. Lai iet uz to maksimumu, lai jums jālido ir vēl 3 reizes vairāk. Paldies. Lai tas patīkamais nogurums turpinās. Liels jums paldies par tik burvīgu filmu. Un tie, kas nav noskatījušies, tiešām silti iesaku noskatīties šo burvīgo animācijas filmu. Matīs, paldies, ka atnāci, lai jums izdodās un turam īkšķis. Paldies. Pēc 1,5 stundas jau būs uzzināsim. Jā. Uzzināsim. Čau, Matīs. Čau.